Man šodien rokās ir parastas grāmatas izmēra ierīces, smukos ādas vāciņos. Principā attēlu mēs maz īsti neatšķirsim viņu no parastas grāmatas. Viet apkārt tāda interesanta gumiņa, lai elektroniskais lasītājs nejauši neatvarās vaļā. Šo gumiņu attaisam vaļā, un ko mēs šeit ieraugam. Mums ir ļoti skaista, varētu teikt, izsmaltināta dizaina e-grāmatu lasītāja. Pagājušais gads iezīmējās ar diezgan daudziem jauniem e-grāmatu lasītāju modeļiem. Daži no šiem modeļiem nopērkam arī Latvijā. Varbūt ne paši smalkākie un paši pazīstamākie, bet pietiekami funkcionāli un pietiekami ērti lietojami un pietiekami arī glīti. Šodien mēs runājam par e-Reader Story. E-Reader nevarētu teikt pats pazīstamākais ražotājs. Mēs viņu vairāk pazīstam no kaut kādiem MP3 atskaņotājiem. Šis modelis, varētu teikt, ir viens no pirmajiem e-Reader soļiem e-lasītāju tirgū. Daudz būs dzirdējuši par jauno Apple ierīci iPad, kas arī ļoti grib konkurēt tieši e-grāmatu lasītāju tirdziņā. Bet tur ir tāda būtiska lietiņa, ka iPad ir aprīkots ar šķidro kristālu. Var sakot, ar tādu ekrānu, kāds ir līdzīgs ar portatīvo datoru vai mobilo telefonu ekrānu, ja ekrāns izstaro gaismu. Mēs paši zinām, kā ir lasīt no televizora ekrāna. Nesen pat tika mēdījos izplatīts paziņojums, ka kaut kas ir izpētījis, ka iPad lasīšana pirms miega, skatīšanās iPad ekrānā pirms miega, izraisot bezmiegu. Ar sakot, katram jāizvērtē, kādu iespēju viņu atstāja šī lasīšana. Īsts e-grāmatu lasītājs ir aprīkots ar elektroniskās tintas ekrānu. Elektroniskās tintas ekrāniem ir tāds mīnus, ka viņi ir diezgan lēni tajā ziņā, ka bildam mainās samērā lēni un parasti viņi ir melnbalti. Principā, ja mēs skatāmies uz ekrānus, tad ja mēs neesam bērni, ja mēs varam atcerēties, ka pirms gadiem 15 bija portatīva datori ar līdzīgiem ekrāniem, kas līdzīgi lēni pārlasījās un lēni reaģēja. Tā nedaudz tāds déjà vu sajūta, kad es nokļūst nedaudz pagātnē. Šis lasītājs prot arī atskaņot mūziku, mēs varam pieslēgt austiņas, parastais austiņas praudnis, ļoti ērti, un arī kā rāda pieredze, skaņas kvalitāte ir tiešām lieliski. Es klausījos labām austiņām un bija super. Jāpiebilst arī, ka šeit ierīcē, kas patiesībā ir retums, viņa ir pašai savs iebūvēties skaļrunis. Mēs varam klausīties mūziku arī bez austiņām, principā skan diezgan ciešām. Labāk nekā dažām labām tīmekļa datoriem. Protams, jārēķinās, ka tikko kā mēs sāksim atskaņot mūziku, te mums tiks ierobežots akumulātoru darbības laiks, kas tīri uz pašu e-grāmatu lasīšanu, pateicoties šim e-tintas ekrānam. Varbūt arī nedēļa, 2, 3, atkarībā no tā, cik mēs daudz šķirstam grāmatas. Jo e-tintas ekrāna lielā labā īpašība ir arī tā, ka viņš patērē elektrību tikai tad, kad tiek pāršķirta lapa, kad tiek mainīts ekrāna satura. Ja mēs uz ekrāna laika attēlot un pats teksts kaut kāds, tad šis ekrāns pilnībā nepatērē elektroenerģiju. Līdz to akumulātoru darbības mūžs izstiepjās cik garš. Šī ierīce, protams, atpazīst PDF formātu, atpazīst EPUB formātu, kas ir diezgan plaši izplatīts formāts elektroniskajām grāmatām, un arī dažādi citu formātu, piemēram, teksta fails, kas ir arī samērā patiesībā unikāli. Viņi spēja parādīt Microsoft Office failus, Excel, Word failu, kā arī PowerPoint failus. Un šajā gadījumā droši vien galvenais formāts būs EPUB formāts. Man, pašam konkrēti bija grāmatas arī teksta formātā, TXT failos, vienkārši teksta faili, bet tur patiesībā es biju diezgan apbēdināts, jo šī e-grāmata tos teksta failus, protams, neattēlo, bet viņa tāda nepatīkama īpašība, viņa vārdus pārnes kā pagadās. Respektīvi, mums var gadīties, ka vārnam pirmais burts ir iepriekšējā rindā, nākamajā burti ir nākamajā rindā, vai pat, teikuma pieturas zīme sākās jaunā rindā uzreiz. Rinda sākās ar izsākuma zīmi. Tas ir patiesībā stipri neglīti, un ražotājiem šajā jomā vajadzētu ļoti piestrādāt, jo daudziem cilvēkiem e-grāmatas vai cits elektroniskais lasāmais materiāls ir tieši tādā teksta vai arī HTML un citos izplatītos teksta formātos. Ar EPUB formātu grāmatām nav problēma, un interesanti iezīme arī PDF. PDF formāts arī ir raksturīgs ar to, ka PDF failā, Adobe Acrobat failā, lapa jau ir iepriekš saformatēta. Arī šī ierīce pēc noglusē, viņa PDF failu lapus parāda visu vienā ekrānā, līdz arī visi maziņš. Bet šeit tāda interesanta iespēja, kas saucās Reflow, it kā šo tekstu pārkārtot. Tad šī ierīce cenšas no Acrobat faila tekstu izņemt ārā un parādīt tā, lai viņš ekrānā aizpild ekrānu atbilstoši ierīces izšķirtspēju.
respektīvi, lai burti ir lielāki un lai mums nebūtu tā, ka jācenšās tur zūmoties klāt, lai mēs varētu kaut ko izlasīt. Ko mēs varam dabūt grāmatšķī ierīcē? EPUB formāts ir pietiekami izplatīts internetā, var gan par maksu, gan arī bez maksas dabūt diezgan plašu klāstu grāmatas. Ir veseli serveri, kur arī bez maksas ir grāmatas. Protams, viņas būs angliski, ja jūs protat lasīt angliski, jūs ir liels ieguvējs, ir ļoti daudz klasisku, labu un mazāk pazīstamu grāmatu, tā ka lasāmvielas noteikti netrūks. Cik mēs zinām, oficiāli elektroniskās grāmatas Latvijā tirgo Zvaigzne ABC. Viņu grāmatas tiek aizsargātas ar Adobe izstrādāto autortiesību aizsardzību programmatūru. Tas nozīmē, ka nekurā katrā ierīcē šīs tie grāmatas lasāmas. Tomēr šīs te lasītājs, vismaz teorētiskas praksē nepārbaudīja, ļauj piekļūt arī Zvaigznes grāmatām. Šī liela lasītāja instrukcijā lasāms, ka mājaslapā var dabūt speciālu programmatūru, kas ļauj iegūt un izmantot šajā te lasītājā tādas standarta grāmatas, kādas izplata Zvaigzne ABC. Protams, mēs varam runāt par ķēpu, kas to saistīt. Jo, manuprāt, ja ražotājs grib savas grāmatas pārdot, viņam vajadzētu arī tās grāmatas pēc iespējas pieejamas. Lai es varu vienkārši, ieiet internetu veikalā, nospiest gribu grāmatu, ja, no kāds tiek atskaitīt naudu, un grāmata ir manā lasītājā.